Totus tuus, viss tavs. Tā bija Romas pāvesta Jāņa Pāvila II devīze un arī viņa kalpošanas moto pilnībā veltīt sevi Kristum caur viņa mātes Marijas rokām. Totus tuus skaņdarbu ar šādu nosaukumu par godu Svētā tēva vizītei Varšavā 1987. gadā sacerēja pazīstamais poļu komponists Henriks Mikolajs Gureckis. Savu dzimteni Svētais tēvs apmeklēja 8 reizes, bet šo piektdienu, 8. aprīlī, vairāk nekā 2 miljoni Svētā tēva tautiešu devās uz Romu, lai pavadītu Jāni Pāvilu II pēdējā gaitā. Savas dzīves laikā šis pāvests devās pie pasaules, nesot tai miera un cerības vēsti, bet tagad pasaule ieradās pie viņa, samierināta un noklususi, atdodot pēdējo godu. Šajā nedēļā Polijas vēstniecībās daudzās pasaules valstīs tika atvērta līdzjūtību grāmata, kurā ikvienam bija iespēja izteikt savus veltījumu vārdus Jāņa Pāvila II piemiņai. Tā tas notika arī Latvijā, kur 5. aprīlī, kā pirmais šajā kroniku grāmatā, veltījumu ierakstīja Liepājas un Kurzemes diecēzes bīskaps Vilhelms Lapelis. Vēl spilgtā atmiņā ir tikšanās ar Svēto tēvu Jāni Pāvilu II pērnā gada 20. decembrī Vatikānā, kad bīskapu Boļeslavu Sloskānu kā pirmo latvieti izsludināja par godājamo, tas ir varoni tikumos. Latvijai tā ir liela dāvana, ko pāvests mums pasniedza īsi pirms savas šķiršanās no šīs dzīves. Mēs par to esam ļoti pateicīgi, lai labais Dievs piešķir pāvestam mūžīgo svētlaimi debesīs. Tā rakstīja bīskaps Vilhelms Lapelis. Vai jums ir kāda gluži personiska varbūt atmiņa par pāvestu, tas, kas jums ir bijis ļoti svarīgi? Ziniet, kad mani nominēja par bīskapu, es vēl nebiju iesvētīts par bīskapu un devos uz Vatikānu, lai arī palūgtos pie Svētā Pētera apustuļa kapa. Un nejauši tā izkārtojās, ka man bija viena svētā mise kopā ar pāvestu, vēl ka es nebiju iesvētīts. Un pēc šīs mises pāvests iznāca, un viņš man kaklā uzlika šo te sudraba jubilejas krustu. Pats ar savām svētajām rokām es nometos uz viena ceļa, un es viņam lūdzu arī svētību savai kalpošanai, savam darbam, jo neviens nezina, kas viņu gaida priekšā, un lai tajā izturētu līdz galam, lai paliktu uzticīgam līdz galam, es lūdzu pāvesta svētību, un viņš to labprāt deva ar savu jau pirms 5 gadiem ar trīcošo roku, un viņš novēlēja, lai Dievmāte tevi vada. Līdz 7. aprīlim izteikt pateicības vārdus pāvestam Polijas vēstniecībā bija ieradušies vairāk nekā 300 cilvēku. Garīdzniecības un diplomātiskā korpusa pārstāvji, kā arī dažādu konfesiju ticīgie, un par savām izjūtām šajās dienās stāsta Polijas vēstnieks Latvijā Tadeušs Fišbachs. Skumjas pārņem visus poļus un miljoniem cilvēku visā pasaulē. Jo Svētais Tēvs piederēja mums visiem, viņš bija mūsu kopīgā vērtība un mūsu kopīgais dārgums. Jo viņš mums rādīja ceļu, ceļu, pa kuru iet, lai mēs kļūtu labāki, lai dzīve būtu labāka, taisnīgāka, godīgāka. Un ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā. Es tā tēlaini pāvestu redzu kā sējēju.
kas iesēja graudus baznīcas uzartajā zemē. Ziemię dobre ziarno. I w wyniku naszej pracy niech ono Un mūsu rośnie, uzdevums ir rūpēties par żeby ražu, był chleb lai būtu laba maize, dobry, aby był sprawiedliwy lai mēs to wylot, taisnīgi sadalītu starp visiem cilvēkiem, więcej ludzkich lai nebūtu odniesień tik krasas niż atšķirības wrażliwość. cilvēku dzīves līmenī, A Polskę i Łotwę gan Polijā, łącząca gan arī wolność Latvijā. Mani ļoti pēdējā laikā ir iespaidojusi Jāņa Pāvila II grāmata, ko man mazbērni uzdāvināja. Šī grāmata atmiņa un identitāte. Na zdjęciu mam 3 wnucząt. Kupili dziadkowi książkę. Jan Paweł II. Jānis Pāvils II. Pamięć i tożsamość. Atmiņa un identitāte. Czytam ją uważnie. Es lasu to ļoti rūpīgi, Każde jest jo te mądre katram słowo. vārdam ir savs svars un sava Można jēga. czytać powieść. To nevar lasīt tā kā stāstu. To jest nasze zobowiązanie. Tas ir tā kā testaments, ko mums visiem viņš ir atstājis. Man ir grūti runāt šajos apstākļos, bet vienlaikus es izjūtu arī laimi, ka Dievs mums ir devis uzklausīt, redzēt un dzīvot kopā ar tik lielu cilvēku un vadīties no viņa sludinātajiem vārdiem. Tā Jāņa Pāvila II 1991. gada augustā viņa dzimtenē Pasaules jauniešu dienās Čenstahovā sveica 1,5 miljonu jauniešu no 80 pasaules valstīm. Bet 2 gadus vēlāk Svēto Tēvu sagaidījām arī Latvijā, un savas atmiņas par šo tikšanos ir arī bijušajam Latvijas valsts prezidentam Guntim Ulmanim. Pāvests priekš manis ir vesels liels dzīves posms. No 93. gada līdz šim laikam. Un laikam es jau esmu viens no tiem retajiem Latvijā, kurš ir ticies ar pāvestu, ja tā es drīkst teikt, regulāri. Mēs esam tikušies 3 reizes ilgās pārunās, vienreiz Latvijā, gan vairāk reizes šeit, tā reizē, kad viņš bija vizītē 93. gadā. Pēc tam nākamajā gadā es biju Vatikānā. Mēs daudz domājām par to, kādu veidot nākotni. Pāvests neapšaubām bija nākotnes cilvēks. Un ja mēs vēlreiz apliecinām un atceramies, kam mēs ticam, Svēto garu, uz vienu kristīgu baznīcu, uz grēku nožēlošanu, uz miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu, tad pāvests ar savu dzīvi, ar visu savu sūtību un būtību, mazāk ar vārdiem, viņš vienmēr apliecināja, ka evaņģēlija patiesības ir mūžīgas. Un ka mēs nevaram evaņģēlija patiesības mainīt, vadoties no savām kaprīzēm, no savām materiālajām vērtībām vai no kaut kā cita, ka mēs varam viņās dzīvot tikai. Un es satiku 2 pāvestus. Es 93. gadā satiku enerģisku, es pat teiktu dzīvespriecīgu, spēcīgu pāvestu, kurš gribēja visu, ko redzēt ar savām acīm un pataustīt ar savām rokām, kā tad tie latvieši te dzīvo un kā viņi līdz šim ir nonākuši.
Bet zinām laika es satiku citu pāvestu. Es satiku pāvestu garīgu, ļoti pārliecinošu, ļoti spēcīgu, ar tādu nepārprotamu pārliecību nākotnē. Un tas bija dīvaini, jo šai laikā starp manu pirmo un pēdējo tikšanos viņu mēģināja iedragāt viņa veselības problēmas. Es saku mēģināja, jo viņš faktiski bija nesatricināms. Viņa kustības, viņa uzvedība, viņa attieksme kļuva arvien pārliecinošāka. Tas ir manā skatījumā. Un šī pēdējā tikšanās reizē mēs runājam daudz mazāk, mēs vairāk jutām, mēs vairāk sapratām. Bet pirmajā tikšanās reizē viņš man atstāja par piemiņu šo mozaīku. Un šeit ir šie 3 logi, ko mēs vērojam neilgi pirms viņa aiziešanas. Šeit ir viņa apartamenti, viņa biblioteka, viņa darba vieta, viņa dzīvošanas vieta. Šeit ir laukums, kur pulcējās tauta un droši vien pulcēsies gadu tūkstošus vēl. Jo to, ko Jēzus Kristus novēlēja Pēterim un ko Pēters realizēja, ko par godu šī Pētera bazilika ir, tās ir mūžīgas vērtības, un neviens šobrīd to nevar izskaidrot, kāpēc viņas ir nesatricināmas. Mainās varas, mainās valsts, mainās valdnieki, mainās ķēniņi, politiskie uzskati, nemainās ticība. Kādā no tikšanās reizēm ar Gunti Ulmani pāvests sacīja, ka Baltijas valstis ir kā 3 dzintara pērles Eiropas rotā, bez kurām visas Eiropas kopaina būtu nepilnīga. Šodien 11:00 godināt Jāņa Pāvila II piemiņu svētajā misē Rīgas Svētā Franciska baznīcā ieradās pāvesta apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Stefans Zurbrigens, Latvijas diecēžu bīskapi, diplomāti un valdības pārstāvji. Es ļoti pārdzīvoju, ka pāvests ir aizgājis, jo viņš bija mans garīgais tēvs. Viņš ir tas, kas mani ordinēja par bīskapu Romā, un tas bija 1996. gadā, 6. janvārī. Viņš ir tas, kas uzlika man mitru galvā, iedeva labā gana zizli, lai es ganu, vadu un mācu, un man ielika arī pirkstā gredzenu, un to es arī visu laiku esmu nesājis. Un arī šis krusts ir no 2000. gada svinībām, kuru viņš mums visiem bīskapiem Latvijā dāvināja. Un to es tā turu kā ļoti dārgu mantu. Šeit aizmugurē jūs redzat semināru. 2. stāvā seminārā viņš pavadīja laiku, kad viņš bija šeit Latvijā. Kad ieradās
komiteja, lai sagatavotu viņa ceļojumu un uzturēšanos. Viņi ieraudzīja mani istabu, kura bija tajā laikā, jāsaka, daudz maz rietumu standartos. Un, kā ieskatījās to istabu, tā pateica, pāvests dzīvo šeit. Pāvestam bija prasība, lai tur, kur viņš dzīvo, tanī stāvā arī būtu kapela un vissvētākais sakraments. Un tas mums palīdzēja sagādāt šo jauno kapelu, kurā mēs patreiz uzturamies un dzīvojam un lietojam. Pāvests ir bijis dēļ mums ļoti svarīgs. Tanī ziņā, ka viņš bija apņēmies sagraut komunismu Austrum Eiropā. Un pateicoties viņam, mēs esam ieguvuši šo brīvību. Es tikai gribu novēlēt, lai Kungs Dievs dod viņam un paver mūžīgos vārtus. Redzēsimies tur paradīzē. Prospekt seminarії і костьола даруємо завтра. Але wielka prośba, Ojcze Święty, pobłogosławić nas i seminarię. Ekscelence, kas jums visvairāk ir palicis atmiņā no pāvesta un no tikšanās ar pāvestu? Pāvestu Jāņa Pāvila II es tikos 1991. gadā Vatikānā, Svētā Pētera bazilikā. Un tur bija svinīgs dievkalpojums, un pēc dievkalpojuma es ienācu tajā vietā, kur priesteri noģērbās un bīskapi. Un tad viņš paskatījās uz mani, uzrunāja mani, pasniedza man roku. Es, protams, noskūpstīju viņa roku, izrādīdams cieņu pāvestam. Un tad viņš paskatījās uz mani un teica, labs zēns. Es jau biju bīskaps tad, jā. Tā bija pirmā reize, kad es tikos ar pāvestu. Protams, es biju ticies vairākas reizes, varbūt kopsumā 5 reizes ar pāvestu biju ticies un runājies, un viņš man bija sniedzis roku. Bet pāvests, protams, paliks atmiņā kā baznīcas vadītājs pirmkārt, kā tas, kas sludina evaņģēļu Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus uzdevumā to dara, kā kristīgo vērtību sargātājs un propagandētājs, sludinātājs un ticības patiesību sargātājs paliks atmiņā. Un jāskat, ka pāvests arī paliks ar to atmiņā, ka viņš ir apmeklējis arī mūsu zemi, ir noskūpstījis mūsu zemi, parādījis cieņu un godbību mums, latviešiem un visiem, kas dzīvo Latvijā un arī, protams, mūsu zemē. Tieši ar to pāvests arī visvairāk paliks atmiņā un vēstures grāmatās par to lasīs un priecāsies.
Ļoti labi es pazinu pāvestu jau no viņa apustuliskajām vizītēm šeit Vācijā, kur es pavadīju Svēto Tēvu. Man bija daudz iespēju, 3 reizes Francijā, un tad es pats organizēju Svētā Tēva apustulisko vizīti vispirms Gruzijā, un tad 2001. gadā arī Armēnijā. Un pēc Armēnijas tad es tiku iecelts kalpot Baltijas valstīs. Man īpašas izjūtas un dziļa vienība ar viņu ir arī tāpēc, ka viņš mani ordinēja par bīskapu 1994. gada 6. janvārī. Tā es saņēmu ordināciju no viņa rokām, un tas mani vieno ar pāvestu uz mūžu. Un tad kā nuncijas katru gadu mums bija regulāras tikšanās ar Svēto Tēvu. Mēs vaicājām viņam gan padomus, gan informējām viņu, gan arī, protams, lūdzām svētību tām valstīm, kurās mēs kalpojām un cilvēkiem, ko pārstāvam. Jānis Pāvils II būtībā bija pirmais daudzos savas kalpošanas aspektos. Kā jūs domājat, no kurienes viņam bija tāda drosme un tāda atbildība darīt lietas, kas nekad pirms viņa agrāk nebija darītas? Jā, tā ir īpaša dāvana, ko Dievs viņam bija dāvājis, un caur viņu arī visai baznīcai pasaulē. Un es domāju, ka šis noslēpums, tas ir bijis saistīts ar viņa lūgšanu dzīvi, un arī ar dziļu vienību ar Jēzus māti un arī mūsu māti, Jaunavu Mariju. Es domāju, ka šī vienība ar Jēzu Kristu lūgšanā, meditācijā, tas ir viens no mūsu arī darbinieku viedokļiem, kas sacīja, Svētais Tēvs var lūgties visur un vienmēr. Viņš bija dziļi saistīts ar Jēzu. Tas ir tas avots Euharistija, kas devusi drosmi visām lielajām lietām, ko pāvests ir paveicis viņa pontifikāta 26,5 gados.